visiem! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā. Mēs jau esam atbraukuši līdz Gardas ezeram. Vakar izčakojāmies ārā no mūsu GP camping, atvadījāmies no Anitas. Jā. Un tad Eltas uztaisīja vēl vienu testu pēc ceļām braucam. Jā, notiek interesanti desert. Bijām tikko veiklā sapirkt pārtiku Latvijai. Es tagad šo brīnumu. Es nebiju gaidījusi, ka tas krājums būs tāds citronveidīgs. Bet baigi labi. Un tagad mēs esam tādā mazā pilsētņā pie Gardas ezera ar nosaukumu Lazīsa. Tā ir ļoti smuka. Mēs esam arī kempingā. Tu uztaisīsi Kempinga tūri. Jā, pēc tam jau tā ir riktīgi fēni. Visapkārtnē, jā, parādīt. Un tagad mēs ejam iečakot, kāda ir mazā pilsētiņa, kurā es starp citu jau esmu bijusi. Man tur ļoti patīk. Zirpsaldējumi. Un es arī gribu gelato. Tā notiek arī saldējuma izvēlēšanās. Mamma jau ir pistācija, pieskaņot savam outfitam, kā garšo? Garšīgs? Man būs tiramisu mazajā. Es pagaršošu arī, jā. Nē, mazajā trauciņā, lūdzu. Ņēmu piparmētu un kafijas. Un kā garšo? Piparmētu ir vienkārši izcils, bet nosit nedaudz savu kafijas garšu. Līdzinām saprast, bet ir ļoti garšīgs. Man liekas, tu varētu katru dienu nākt un pirkt. Perfekt. Šis ir ļoti labs. Gribu pagaršot? Tas ir tiramisu. Vai piedod? Ļoti salds, ne? Wow! Man liekas, tā jānāk katru sekundi. 1 pret 5 ar tiramisu. Wow! Katru sekundi. Katru sekundi es te būšu. Visa man nauda aizies šajos saldējumos. Jā. Jānopērk arī kāds piekariņš. Man magnētiņš jāatrod. Šī ir vienkārši pasakāns skaista pilsētiņa, ne? Ļoti skaisti. No 1 līdz 10? 10. Atmosfēra ir perfekta. Jums ļoti patīk šī pilsētiņa? Ļoti smuka, vai ne? Tā ir smuka pilsētiņa, ne? Jā, super, man patīk ļoti. Atceram vēl atpakaļ uz kempingu pāris modīču, tā ir dīgt mīlīgi jociņi. Esam visi skrituši pupuri. Jau paņēma limoncello jaku, māma šitā arī ļoti skaista. Elts jau uz citroniem skatās, ja? Un es skatos uz šo te arī limoncello, bet rozā krāsām. Es skatās, ka šodien tiks iztērēta visa nauda, jo es jau nopirku limoncello, jā, un tagad mēs ienācām ļoti skaistā keramikas veikalā. Te viss ir tik mīlīgs ar citroniem, ar zemenītēm. No cik traki mēs iepirkāmies? Ļoti traki. Šis bija tik superīgs veikaliņš, tik skaists. Wow, ne? Aigars pat izgāja ārā. Viņš saprat, ka maciņš cietīs, vai ne tā? Bet mēs esam šeit pirmo, labi, es jau otro reizi, bet zin kā jāatrod atmiņām ir, vai ne? Dodamies mājās? Dodamies mājās ar shoppingu. Jā, mēs uztaisīsim holu, vai ne? Jā. Kempingā. Visgrūtākais lēmums bija ar magnētiņiem, ne? Mēs nopirkām abas divas vienādas. Jā, ļoti skaistas. Magnētiņa. Mums ir vienāda magnētiņa. Man ļoti patīk tā flīzīte ar citroniņu. Mums bija vienāda, laikam. Jā, mums bija vienāda. Manējās izskatās, lūk. Šādi te. Keramikas veikliņā es nopirku divas bļodas. Viena lielāka ar tomātiņiem. Man ļoti patīk arī tā neregulārā forma. Un vienu mazāku, kur ir arī olīvītes. Un es nopirku ar citroniņiem. Citroniņiem ļoti skaisti, jā. Tad vēl es nopirku dievīgi smaržojošs ziepīts ar pistācijas smaržu. Kāds tev bija? Ar citronu viņas perfekts smaržo. Tik labi. Man liekas, šīs bija katru 4 eiro. Tad vēl šādas te šotu glāzītes divas ar citroniņiem. Aiztaisāmo pudelēm, jo šie te vienmēr ļoti noder, jo lielākoties tā kā nolūž šī daļa ar Lago di Garda zīmējumu. Ir mīļākā lieta, kuras nopirku. Tas ir tā kā siera ritolīts ar šādiem te kociņiem, kurus uzlikt uz siera plates.
ar pelīti. Šādi mazi bļodiņi arī sieru platēm, kur ielikt vai nu olīvas, vai, piemēram, ievāriem ar sieru kopā. Brīsieres ar aprikožu ievāriem ir vienkārši. Pēdējā lieta ir spilgt rozā jaciņa, kurai Elts palīdzēs parādīt. Sekundi. Aizmugurē ir citroniņi un uzraksts limoncello. Liekas, šī krāsa man ļoti labi piestāv, ne? Jā, ļoti skaisti. 2. Lazisas pilsētiņas ceļojuma dienā, 2. vloga dienā. Mēs tagad dodamies atpakaļ uz pilsētiņu, tur notiek tirdziņš. Bet es domāju, bet mums jau viss nav iztērējām. Bet mēs jau vakar viss iztērējām, tā kā mēs tikai varbūt šoreiz ar acīm, bet nu, tad jau redzēs, kā sanāks. Un tad mēs iesim vēl uz blakus pilsētiņu. Jā, gar promenādās ir. It kā 5 kilometri, bet es domāju, ka būs ok, ne? Būs ok. Šodien superīgs laiks ir. Un mēs visi esam sapucējušās, mums ir kleita, sieviņa ir baltā, Elts ir citrona, redz, kur mamma ir raivajā. Ļoti smuki, un es esmu melnajā. Čau! Jā, un jūs arī ar jaunajām saulenēm esat, vai ne? Kuras vakar nopirkāt ļoti smuki. Jā, es nopirkšu. Ja mēs izdomāsim. Jā. Ok. Viņam vispār nav nevienas. Nav nevienas, ja? Jā. Tad jānopērk ir. Tirdziņš notiek katru nedēļu, trešdienās, un te var nopirkt visu, ko viens sirds vēlas. Lielākoties drēbes un keramikas lietas, bet ir arī visādi aksesuāri. Vienīgais mēs cerējām, ka būs kaut kas no ēdieniem, vai ne? Bet tas laikam ir kādā citā dienā, jūs lasīju, ka arī citās dienās. Skatos, ka mūsējie jau ir aizgājuši līdz saldējumiem, loģiski. Jāsāk diena ar dželāto. Tu ņemsi? Es jau otrā, savā iepriekšējā. Tu šitien neņemsi, ja? Es varētu paņemt citronu. Bet tik gadīgs varētu arī te paņemt citronu. Un tad atskatījāmies vēl. Bet mēs varbūt rīt vēl varam atnākt. Jā. Es paņēmu zemeņu un Es paņēmu citronu. Viņš ir baigi bišķi skāps, bet ļoti atvēsinošs. Tas zemeņi ir vienkārši dievīgs, tur ir zemeņu gabaliņi iekšā. Marakujas ir ļoti garšīgs. Un te visi saldējumi ir ļoti garšīgi vienkārši. Bet es gribu atpakaļ savu piparmētru, ja iepriekšējā bija dievīgs. Iepirkšanās turpinās. Mamma ir tikus pie jaunas somas. Parāda mammiņa. Paskaties, cik tā labi tagad pieskaņojās, ne? Tev būs man jādāv viņa kleita? Jā, jo tā ir mammai mugrē man kleita šodien. Jā, pagājušo mans pirmais limončīno sprits. Saka, tiem tāds atsveicinošāks, ne? Jā, bet man liekas, arī drusku spēcīgāks alkohola ziņā. Jā, ir spēcīgāks nekā aperols. Tagad nedaudz nelielu pauzīti uztaisam, iestiprināsimies. Mēs esam pusceļā līdz Bardolino pilsētiņā, tur. Tā jūs laikam neredzat. Jā, tur, kur tas baltais panorāmas rats. Un turienē mums ir vēl jāaiziet. Un tad atpakaļ mēs plānojam braukt autobusu, ja mēs sapratīsim vietējo autobusu sistēmu. Pasūtīgi patros Stagioni pizzu, kur bija artišoks, šķīntis, olīvas un arī sēnes. Bet es kaut kā nepadomāju to, ka viņi man būs sadalījuši tādā formā, kā ir šādi. Es biju domājis, ka man būs samaisīts. Paņem dakšiņu un samais. Paņem dakšiņu un samais, jo tā kā es vienkārši artišoks, nu, tā ir interesanti. Labu apetīti visiem. Labu apetīti. Ar vairākām pauzītēm un pitstopiem mēs esam beidzot nonākuši līdz Bardolino pilsētiņai. Man liekas ļoti skaisti, ļoti ainaviski arī. Man, protams, ir bijusi arī tērpa maiņa. Bet iesim paskatīties, kas labs ir šai pilsētiņā, bet, nu, tiešām ļoti skaisti. Un arī forši tas, ka gara šī promenāde ir 5 kilometri. Hei, babe! Hello! Aiziet. Autobus panorāmas ratu. 5 eiro izbrauciens, jā. 7. 5.
Bērniem 5. Ok, labi. Wow, otra puse arī. Vai skaisti. Jā. Kristaps ir iekrampējies, ja? Bet nav tā, ka man baigi patīk. Nu, Krista, bučos uz zemi tagad? Cik traki no 1 līdz 10 bija? 3. 3? Bet tu biji ļoti iekrampējies. Man kaut kā tā, kad es tagad uz bērniem, tad ir kaut kā savādāk. Atpakaļ uzlazīsim, mēs brauksim ar kuģīti. Vakar kempinga. Kur tu paliki? Hello, mēs iziesim tādu vakar pastaigu un Elks uztaisīs kempinga tūri. Lazisas kempingā. Nosaukums Piaggio de Oro, vai ne? Jā. Mums ir recepcija, kur mēs iečakojāmies. Jū. Ļoti jauki cilvēki mūs pieņēma. Pilnīgi mēs tā kā reklāmu taisam. Šeit mums ir kempinga karte. Un šīs divas ir mūsu vietas. Tieši pa vidiņu. Bērnu rotaļlaukums, mēs šodien kaut kādu 40 minūtes pavadījām. Šeit mums ir restorāns, kā arī izklaiž un atpūtas zona. Un tagad mēs aiziesim uz baseinu. Tad šeit mums ir baseinu zona, ļoti daudz trupats, bet ūdens ir diezgan augsts. Un ļoti ātri beidzās darba laiks. Jā. 6:30. Šeit mums ir sporta zona. Volejbola laukumu, basketbola laukumu un laikam vēl tenisa. Tenis un futbolu. Jā. Te mums ir dušas un toaletes. Te mums ir izlietas un iesim kādam dušam. Izlietnes. Dušas ir ļoti superīgas. Ļoti tīras. Lieta un viss ir ļoti iztīrīts, perfekti. Ja salīdzina ar mūsu pieredzi. Benzīna tankā. Ir arī dušas, kur ir parastā Klausulīte. Te mums ir sporta zāle, kurai arī ir diezgan slikts darba laiks. Strādā tikai līdz 16 gadiem var. Ok. Viņiem pa dienas vidu ir pauzīti interesanti, pat jā, no 9 līdz 1, no 3 līdz 6. Dīvaini laiki. Ļoti dīvaini. Te mums ir local shop, kur visu var iegādāties, tad viņš jau ir slēgts. Tur var arī svaigas pulciņas, krosānas iegādāties. Te mums ir kempinga pludmale. Uz Gardas ezera, jā. Sveiciens 3. dienā. Mēs šodien esam sadalījušies, pusi no mums ir aizbraukuši, sakot, uz akvāriju. Mēs savukārt brauksim uz pilsētiņu ar nosaukumu Peschiera del Garda, kas ir arī blakus pilsētiņu. Šoreiz izmēģināsim publisko transportu, kas ir autobus. Īstā itāļu stilā autobus kavējās pusstundu kopā. Bet, ko mēs samaksājam, tur diezgan vienkārši sistēma bija ar kartu samaksāt, tā kā, es godīgi nezinu cik. Nu, man liekas, tāds kaut €1,50 varētu būt. 2 centus, nu gan jau, ka man noņems pēc tam vēl, bet jā, mēs beidzot esam ceļā. Laiks nav superīgs, bet mēs tās mācu, kur. Paiga, ko jūs nopietni gaidījāt visu šito laiku? Mēs gaidījām pusstundu. Čau, stundu gaidījāt lietu, mēs pusstundu. Ārprāts. Lai jums labi iet, bērni. Atā. Atā. Kāda lieta! Oi, viss citādi brauciens. Mēs visi jūtamies bišķi apduluši, jo viņš... Tā kā no laivas izmet. Jā, viņš ļoti strauji brauc, un viņš ļoti arī kavēja, bet jā. Bet viņš ielēcīgi skaitīja naudu, skaidroja, stūrēja. Jā, viņš visu darīja. Un žestikulēja vēl pa vidam. Žēl nav pa Kristapu un viņam un bērns, kur gaidīja stundu. Viņi daudz ātrāk izgāja no mums no kempinga. Viņi aizbraukuši, viņi gājuši uz nākošā Jā, autobusu man liekas, vietu. ka viņi brauc atpakaļ. Vai ne? Tie ir UNESCO mantojuma vārti Veronas no 1553. gada. Ļoti skaisti. Tiešām tā kā Venēcijā.
laiciņš mums šodien nelutina. Bet nav tik traki. Jā, jums rādīja iepriekšējās dienas arī, ka līdz tā kā gandrīz 100%. Tā kā šis pēdējā dienā ir ok. Tas iepriekšējās dienas bija ļoti labs. Perfekts. Vakardien bija perfekts. No šobrīd jau laiciņš ir ļoti foršs, bet mēs atnācām uz desertu pauzīt, vai ne? Tiramisu ir vienkārši Dievīgs, man jau nošķibināja. Nošķibināja, tik sauc, bet homemade, tā kā šeit uz vietas taisīt. Atpakaļceļš tikpat jautrs. Atkal autobus neatnāca, šis kavējās. Nu, īstā Itāļa. Neiesprings, es domāju. Tūlīt satiksim viņus arī autobusā, viņi brauc no akvārija. Mēs satiksimies, jo viņi arī gaida jau ļoti ilgu laiku. Čau! Čaviņās! Nākat pie mums, tur nav vietiņa vai? Nākat pie mums sēdēt. Nākat te sēdēt. Aiziet, nec. Kā jums gāja? Beidzot, mēs visi esam autobusā. Braucam uz kempingu atpakaļ. Par pēdējām vakariņām Itālijā. Čiņ! Ļoti ilgi nevarēju izdomāt starp pastarbalāņas mērķus un starp lazaņu. Bet tā kā mēs pastosim daudz rādu šo pēdējās dienās, es paņēmu lazaņu. Un tev ir konča pizza, jā. Dolfīts rūdim nopirkt. Garšo vienkārši perfekti. Un tiramisu numur 2 varēšu salīdzināt, kurš bija garšīgāks. Tas laikam bija garšīgāks, bet šis arī nav slikts. Itālija no mums atpadās. Jā, kārtīgi atpadās. Ar lietu un ar vēju. Mani gandrīz Vai ne? Man nē. Bet, nu jā, attaisnojums mēs slēpjamies no lietas, bet vēl pēdējās iepirkšanās. Jā, nopērk, kā šitreiz iepīca. Tāņas veiciens, mēs jau šodien uzsākam māju ceļu. Mēs esam tagad netālu no Austrijas un Itālijas robežas. Tagad uztaisīsim nelielu pitstopu. Mums ir plānots šokar palikt vēl vienā kempingā Ingolštatā. Pusdienu pauzīte. Ēdīsim? Nē, brokastu pauzīte. Jā. Nevajadzētu galīgi ar benzīnu tankiem jau visu laiku, kurš mēs zinām, tāpēc mēs jau ārpēc mēs celāmies pār 6 un tagad ir gandrīz pēc 12. Jā. Tāds 5 stundas tikai bez bručinām, bet nu nekas. Nu es aplētīšu. Šito arī ieliec smagā. Es aizmirstu. Nē, es vēl ēdu končus arī izdomāju. Mam vienkārši brutāls šodien. Es vēl ēdu končus, šīs ir baigolās vienkāršā. Austrijā. Vajag forši kemperī ir galdiņš, jo es varu strādāt, un mēs braucam. Mēs stāvam benzīntankā, jo mums otra kempera paķēra uz pārbaudu. Un jā, tur ir kaut kāds 10-15 minūtes. Mums neļāva ar viņiem palikt, tā kā mēs nezinām vispār, kas notiek. No sākuma domājam, ka vienkārši dokumentus pārbauda, bet tā kā viņi ir tik ilgi, tad jā. Par ko sots? Par to, ka mēs svērām 3,5 tonnas, bet mums nācās samaksāt 90 eiro. What? Pārāk daudz tonnas svēra bija jāsamaksā 90 eiro. Normāls brekets. Kāds sakars? Beidzot iebraucām Ingolštatas kempingā. Keits tik pie dāvaniņas. Varam apstāties te laukumiņā, pēc tam vēl ar kājām iziet apskatīties, kā tu tur smukāk viesu. Tā izvēlamies savu labāko vietu, jo šeit var parkoties jebkur. Kur ir brīva vieta pie elektrības vēlams. Ar viņu parkojas mēs tikmēr aiziesim izpētīt svarīgāko kempingu lietu, kas ir dušas un toaletes vai būs ok. Keta ir toaletes, kādas ir dušas. Nu, bez šī, es nezinu, man atgādina tā kā slimnīca, tāpēc, ka viss valets. Bet vismaz tīrs.
Šajā kempingā par 1 nakti samaksājām drīz tikpat daudz, cik mēs samaksājām par 4 naktīm Itālijas kempingā. Labi, es biju šī pārspīlē. Nu, tur manas istabas un viss pārējās vietas bija. Wow, tur bija tie baseini, tur bija sporta laukums, sporta zāles un viss iespējamais. Jā. Nezinu, kāpēc tā ir dārgāk. Varbūt tāpēc, ka mēs arī tagad pēdējā brīdī iebraucām. Mēs neko speciāli nerezervējam, varbūt mums ir kaut kādā pēdējā brīža cena. Bet nu, mums tikai vajag palikt pa nakti, lai rīt turpināt ceļu līdz Berlīnai vai līdz Polijas robežām, liekas. Kemperi ir nopirkoti. Vieta īstenībā ļoti skaisti vasarā, kad būtu silts, jo šobrīd galīgi nav silts, kā var pateikt pēc manām kārtām. Tā varētu būt forši papeldēties ar laivu, pabraukt. Interesanti ir tas, ka kempinga vidacī ir arī tā kā vasaras mājas uztaisīts. Laikam ir trēlers, bet stāv te jau ļoti ilgu laiku, kā var redzēt. Te tiešām ir tāds koncepts, ka cilvēki dzīvo šeit, jo te viss ir pilnīgi pat iekārtots. Tādām dušas numur 2, te ir arī iespēja izmazgāt veļu. Un te ir labākas dušas, klausies, nāksim uz šīm. Ne? Jā, šīs ir labāk. Hello. Šī ir labāk, jā, te nav tik krīpīgi. Mēs spriedām to, ka izskatās, ka tā iepriekšēji izskatās drusku tā kā šausmu filmās. Nu, tāpēc, ka tā ir tās baltās flīzes. Un tur nav gaismiņas. Tur nav gaismiņas slēgta. Jā, stoltais iepriekšējās viņas vienkārši bija neumulīgas. Nebija patīkami. Nāksim uz šīm. Tiešām ir ļoti interesants koncepts. Tad ir tāds muciņu maiņas, tad ir tādas telpes, kur tu vari uzkāpt pa trapītēm augšā. Aiziesim paskatīties, kas ir ar ēšanas vai restorānu. Es atradu Peloniju. Itālijā jau bija noziedējuši, tic, ka Latvijā vēl nav sākuši ziedēt. Un atradām arī kaut ko tā kā krodziņam, restorānam līdzīgu. Tā, ko te var dabūt? Šniceli var dabūt, steiku var dabūt, zivis. Nu, cenas ir diezgan augstas, es teikšu. Beidzot, es arī atradu nosaukumu Azur Camping Ingolštatē, kas ir aiz Minhenes uz augšu. Jau mums ir sākus gatavot vakariņas. Good job, good job. Tā ir silts beidzot. Labu apetīti. Šī klaskarējām līdz pārtikas veikalam un cenas te ir. Cenas te ir vienkārši. Končus es rādīju iepriekš kemperiem. Rīgā, man liekas, tas maksā 3 ar kaut ko, un tā ir €19. Vienkārši tas ir tā kā negodīgi. Tas ir ļoti negodīgi. Vai nē? Latvijā tā inflācija. Sapirkāmies un ejam atpakaļ uz kempingu. Es nopirku joguratu šokolādes, jo man liekas, tā ir lētāk nekā maksimā. Tagad ir pieejams. Pēdējais šī vakar darbiņš. Mums gāta. Hello. Viss strauks. Jā, es zinu. Dodamies tālāk. Un vēlāk mēs esam atbraukuši līdz A10 iepirkšanās centram. Nopirksim šo no pārtikas. Droši vien kāds zubopasts pavisam noteikti. Tas ir vieta arī Ņujorkā, starp citu, jo man ir tāda aizdomā, ka tā pavisam noteikti varētu būt lētāk. Un vienkārši bez šeit pastaigāties, jo laivu ceļš ir mokošs. Diemžēl cenas Ņujorkā ir tādas pašas kā Latvijā, vai ne? Bet, vismaz mēs varam būt priecīgi, ka mums nav dārgāk. Tagad mēs ejam nopirkt šo no pārtikas un Elcīt končus Haribo 77 centus atlaidiem. Jā. Elcīt tavs pols. Eiro pat apetī. 2,15. Man vienkārši šķiet, ka šo piparmetām, tad 77. Esam papirkušies. Salčuks un tagad sakrāmies. Dodamies mājpus. Mēs esam sākuši garo māju ceļu. Šobrīd esam jau Polijā. Mums ir priekšā vēl 12 stundas, bet mums liksim vēl kāds 2-3 pavirši, jo mēs nevaram tik ātri pabraukt kā vieglās mašīnas. Tā kā es domāju, ka mēs šeit vietlī pabeigsim šo 3 sēriju vlogu. Tieši paldies, ka noskatījies. Ceru, ka tev patika. Un ja tev patika, tad viss komandas YouTube kanālā un nolaikt šo video. Ok, čau!